nebūs ko saglabāt lietvedībā. Un ja viņš pēc tam... Godīgi sakot, tā bija viena no īsākām sesijām, ņemot vērā ārkārtas vēlēšanas. Līdz ar to, ņemot vērā arī to, ka mainījās ne tikai komisijas sastāvs, bet arī deputātu sastāvs pēc vēlēšanām, vajadzēja bišķītiņi iešūpoties tā, lai iet darbu sliedēs. Es teiktu, ka principā par šo īso laika posmu tomēr ir 18 likumprojekti apritē, pie kam viens jau šodien tiks pieņems 3. galīgajā lasījumā, kas ir ļoti ātrs temps priekš parlamenta. Tika izveidotas divas ļoti nozīmīgas apakškomisijas. Viena, kas turpina mājokļu apakškomisijas darbību, un otra ir jauna izveidotā, kura uzraudzīs Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas procedūras. Ja? Tas ir ļoti svarīgs moments. Un arī liela piekrišana bija no deputātiem, liela aktivitāte. Es teiktu tā, ka pirmkārt, komisijas deputātiem pieauga prasīgums. Ja? Es teiktu, ar komisijas viedoklis, teiksim, bija, un Saeima to ir atbalstījusi. Mēs esam atgriezuši ministra kabinetam 2 likumprojektus, ko mēs uzskatījām par nesagatavotiem. Mēs izteicām dažas piezīmes ministru kabinetam par tekošiem projektiem, kur arī vajadzētu nopietnāk pieiet pie šīm lietām. Mēs esam vienojušies ar valsts kancelēju, ka mēs uzraudzīsim arī neizpildītos uzdevumus, ko ministrijas nav izpildījuši, ņemot vērā tās prasības, kas ir formulētas parlamentā pieņemtajos likumos. Un teiksim, kad likums paredz, ka ministra kabinetam ir jāizstrādā kaut kādi ministra kabineta noteikumi, tie nav laicīgi izstrādāti un izskatīti, un šie jautājumi būs zem īpašas kontrolas. Tas ir tā no konstruktivitātes viedokļa, es uzskatu, ka tas ir ļoti normāla parādība. Protams, labākā praksa iestādes sadarbojas un tad, teiksim, sniedz Stāv priekšā daudzas lietas, kas ir aktuāls, es domāju, ka visiem. Es jau minēju Nacionālā attīstības plāna izstrādu un pēc iespējas ātrāk ieviešanu priekš tam, lai plānojot budžetu, šim gadam, ja mēs jau to nepaspējām, bet nākamgad noteikti, lai varētu veidot budžetu, balstoties uz attīstības plāna prioritātēm. Ja? Tā ir tā ciešā saikne starp, lai budžets būtu mērķtiecīgāks, lai nebūtu tā, ka mēs pa labi, pa kreisi metam līdzekļus, domājot par tām tālējošām sekām. Otrs, ārkārtīgi liels problēmu kompleks ir saistīts ar mājokļu lietām. Tas skar vairākus likumus un vairākas likuma normas. Un šeit mēs arī intensificēsim šo te darbu, jo tas, laikam, ir viens no tiem jautājumiem, kas skar burtiski jebkuru iedzīvotāju intereses. Tā, lai sakārtot šo te jomu, tad būs jāstrādā tiešā sasaistē arī ar sabiedriskām organizācijām, nevalstiskām organizācijām, kas to dara. Trešā pozīcija, ka mēs turpināsim arī tāds kontakts komisija un izpildu institūcijas. Mums jau bija tikšanās ar pašvaldības savienības vadību, kur mēs pārunājām pašvaldību problēmas likumdošanas kontekstā. Mums bija tikšanās ar valsts kancelējas direktoru, mums bija tikšanās ar valsts kontrolieri, kuras ieteikumus mēs arī ņemsim strādājot pie attiecīgiem likumprojektiem un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka tas temps ir paņēmis diezgan normāls, un tagad jāgaida, ka ne tikai temps būs labs, bet arī rezultāti būs labi. Jo šī komisija tiešām ir viena no svarīgākajām komisijām, jo tad, kad mēs runājam par valsts pārvaldes pilnveidošanu, par valsts pārvaldes efektivitātes kāpinājumu, tas faktiski ir viss tie jautājumi, kas ir komisijas redzeslokā.